labas ziņas. Priekšā mums ir daudz brīvdienu. Jā. Ir Ziemassvētki, un Ziemassvētki, vismaz bērniem arī jau pieauguši. Jā, Sigurd, tieši tā. Atpūtīsimies, jā. Tas laiks. Jā. Arī tas nav pats svarīgākais, bet tomēr tās dāvanas diezgan daudz dominē. Jā, it īpaši, kā jau arī tu teici, bērniem, vai ne? Bet kā ģimenēs tiek svinēta Ziemassvētku, un kas tad atnes un noliek šīs dāvanas zem eglītes? To pie Virtavas pamatskolas bērniem mīļā devās skola. kolēģis Ulds Birziņš. Bērnu atbildi tad tūlīt arī redzēsiet. Tieši tā. Virtavas pamatskolas 4. klasītes skolēns stāsta, kā viņa ģimenē svin Ziemassvētkus. Forši. Ko jūs darāt? Dāvinam dāvanas, priecājamies. Mūzikas paklausamies, pāēdam, ejam gulēt. Mēs uzklājam galdu, atnesam tur mandarīnus, visu kaut ko ēdam un pēc tam svinam. Lielajā istabā ielieku galdu, visādus ēdienus salieku, iesēdam dziesmu, pēc tam ēdam forši. Graba salāts, rosalu, zupu un vēl kaut kādas maizītes ar ikriem. Nav baigais mīlas bišķiņi, tur kaut ko apēdam. Parasti tur brokastu ēdiens, jo mēs brokastus tā kā ēdam, vai kad tā kā Ziemassvētkos. Mēs svinam ar visiem ģimenes locekļiem kopā un skaitam zeļojas peglītes un jā. Mēs parasti taisām dāvanas un tur mēs kaut kādas spēles spēlējam. Bērni skaidro, kā Ziemassvētkos zem eglītes nonāk dāvanas. No skursteņa iziet salavicītis un ieliek zem eklis. Es viņu saticis kādreiz? Nē, Kāpēc tā? nezinu. Kas būtu jādara, lai tu viņu ieraudzītu beidzot? Negulēt pa nakti. Kāpēc tu aizmiedz vienmēr var taču uzlikt modinātāju negulēt? Nezinu, gribās vienkārši. Tu nevari piecelties? Es varu piecelties, bet viņš klusu nāk. Viņš atnāk caur logu, un tad viņš ieliek pa naktīm dāvanu, kad mēs guļam. Jā, tieši tā. Tā arī tie Ziemassvētku tieši strādā, jā. Un ieraudzīju viņu ārā skries, viņš skrēja. Es īsti neticu Ziemassvētku vecītim. Kāpēc? Jo tā, kad es biju mazāks, man bija kaut kur 4 vai 3 gadi. Es biju pie brālēna, mēs svinējām, un tad vienkārši vecāki lika dāvanas, un tas sanāk, viņi pateica, lai mēs aizējām uz augšu laikam, lai tā lai mēs turpinām ticēt, es aizgāju paskatīties, vai ar mammu tur visu labi, tāpēc, kad es sāku pārdzīvot, un tad es redzēju, kā viņi tur laika dāvanas. Mēs parasti izlozējām, kā mēs dāvināsim, un tad mēs atvedām to dāvanu viņam, un pēc tam mēs iedodam pēc kārtas. Bet kā tad ar Ziemassvētku vecīti? Nezinu. Ir vai nav? Ir. Es redzēju, ka viņš nāk. Jā. Pastāsti, kā tas notiek, ko tu redzēji? Jā, pastāst, jā. Kad viņš ar kamanām atlidoja ar briežiem un ielīdas ar skurseni. Tu redzēji to visu? Jā. Pa logu? Jā. Viņš apēda piparkūku un padara pienu, uz eglis uzlika dāvanas. Aprunājās ar tevi arī? Jā. Ko viņš Manam teica? mēs mīļās dvēselītes, jā. Laimes tev, laimes Ziemassvētkiem. Vēlot visiem gaišus un priecīgus svētkus, Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija. Cīgu Ziemassvētkus! Nu, nevēlties par tiem skursteņiem teikt, ka ir jābūt iztīrītiem. Jā, Sigurd, tieši tā. Logiem jābūt nomazgātiem. Lai var redzēt cauri, lai viņš arī zina, kur. Jā, Sigurd, tieši tā, jā. Mājā, ne? Kurš gan vēl lielāku un skaidrāku patiesību teiks, ja ne bērnu brīnišķīgi? Jā, bet Bet bija tik skaisti, ka bija tāda svētība atkal, vai ne? Jā, ka šie gadā mēs esam atkal daudz ko. Ziemassvētkos gaida vēl. Bet tas tādiem gaitā vēl. Jā, iespējams, ja kāds vēl nav sagādājis dāvanas saviem vai kādiem arī citiem bērniem, kurus vēlēsies apciemot, tad lūk varēsiet pasmoties informāciju nedaudz vēlāk. 6:58 minūtes. Tagad mūsu kolēģi Ilze ir devusies ārā. Mēs tagad arī sazināsimies. Labrīt, Ilze! Kādas sajūtas ārā? Labrīt, jūs!
Labrīt! Šorīt visā valstī valda saules, valsts austrumos gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -5, -10 grādiem, valsts centrālajā daļā un arī Kurzemes vidienē -2, -5, vietā -6 grādi. Kurzemes rietumu piekrastē gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz -2, -3. Lielākoties ir skaidrs debesis, valsts rietumos mākoņi ir nedaudz vairāk un tur arī pavisam nelieli sīki nokrišņi. Un arī braukšanas apstākļi šorīt apgrūtināti dažviet Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā. Prognozes liecina, ka šī būs saulaina diena, taču arī dienas laikā valsts lielākajā daļā pieturēsies neliels sals. Gaisa temperatūra dienā no -2 līdz -5, vietām valsts austrumos līdz -7 grādiem, Kurzemes piekrastē gaisa temperatūra ap 0, -1, -2 grādiem. Dažviet saulē aizseks kāds mākonis, kas var atnest arī pavisam nelielus un sīkus nokrišus, taču kopumā diena būs saulaina un augsta. Rīgā šobrīd -4, -6 grādi, ir skaidrs debesis un diena ir gaidāma saulaina, augsta, -3, -5. Paldies, Ievas! Labrīt! Precīzi 7 šajā otrdienas rītā, jāsaka, darba nedēļas izskaņā 23. decembris. Precīzi vēl viena darba diena ir atlikusi un varēsim nodoties svētku svinēšanas priekiem, kopā sanākšanas un baudīšanas laikam. Bet visu ar mēru noteikti, ja? Par to mēs noteikti arī raidījuma gaitā vēl atgādināsim. Jā, un pirms tam arī vēl kārtīgi jāapstrādā. Mēs šajā mirklī ieskicēsim, ko tad vēl šajā rītā. Mēs arī kādus temats esam sarūpējuši. Pagājušajā nedēļā Briselē notika pēdējos gados plašākie zemnieku protesti, un jau drīzumā saruna ar lauksaimniecības organizāciju